Man prieks, ka tu beidzot esi atnācis. Kas te mums te ir? Mājas darbs. Tauku eļļas. Nu labi, nu paskatīsimies. Nu jā. Nu tā tas apmēram varētu būt. Bet zini, priekš laukiem varēja būt arī labāk. Nu, vari rakstīt kontroldarbu. Rakstīsi? Nē, nu jā, atliks miršanu uz rītu. Tā jau tas ir. Zini, es tev teikšu, ar jums studentiem ir tā dīvaini. Šodien man prasīja meitenes, vai būs vakarā pieņemšana. Es teicu, protams, nu redz, nav nevienas. Labi, vismaz, ka tu atnāci. Bet es neskumstu. Tad, kad man ir tā skumīgi, tad es uzdzied kādu dziesmiņu, piemēram šo. Pilī satumst, pārkāp klusta vēji, savāds gurdums, galvu leju pliec, un tu atkal atnākt nevarēji šovakar, kā bija norunāts, un tu atkal atnākt nevarēji šovakar, kā bija norunāts. Jūs visi esat jauni, skaisti, gudri un visi jūs to varat. Šobrīd ir viens nosacījums – jāizslēdz telefons un jānoliek tālāk par izstieptas rokas attālumu. Ja kāds gadījumā neprot izslēgt telefonu, nolieciet kaimiņam, lai uzkāp virsū, varbūt izslēdzās. Veči, atneš Žani un 14 mūciņu. Kas tas mums ir? Jā, ideāls augsnes modelis. Tātad cieta viela, es varu to sataustīt, poraina, rupjas poras, smalkas poras, nedaudz mitra, augsnes šķīdums. Visi augsnes komponenti ir pārstāvēti šeit. Varbūt ir kāds jautājums? Jā, profesor, sakiet lūdzu, kā tur ir? Augsni var nopirkt lielveikalā depo? Jā. Reklāmās jau tā dažkārt saka, bet diemžēl augsni rada tikai pati daba. Ekonomikā, lai pieņemtu lēmumus, ir nepieciešami dati, cipari un scenāriji. Varbūt pesimistisks scenārijs, un varbūt optimistisks. Pie tā arī pieturēsimies. Nu, tīzli! Labdien, pirmā kursa studenti! Veterinārmedicīna nav tas, ko jūs bijāt iedomājušies, vai ne? Pokemons šeit nav. Šodien pieņemšu no jums zvērestu par uzvedību un darbību šajās fakultātes sienās visu jūsu studiju laiku. Zvērestā pieņemšu no jums solījumu apmeklēt nodarbības, iesāktās studijas pabeigt līdz galam, iegūstot inženiera vai ainavu arhitekta diplomu.
katra mana teikuma beigās, noslēgumā, jūs skaļi apgalvojiet zvēru, zvēru, zvēru.